Mūsdienās banku mobilās lietotnes piedāvā ērtus risinājumus, taču bieži vien tie ir ar ierobežotām iespējām un darbību veikšanai ir jāpārslēdz starp mobilo banku, internetbanku, jāzvan uz filiāli vai pat jādodas uz banku klātienē. Piekrītu, tas var būt kaitinoši, bet tas nenozīmē, ka nevar būt labāk. Indexo bankas mobilā lietotne iezīmēs jaunu laikmetu banku pakalpojumu pieejamībā Latvijā. Mēs būsim pilntiesīga un vietēja banka, kas izaicina tirgū dominējošo banku tradīcijas, apvienojot pasaulē modernākos finanšu pakalpojumu risinājumus ar lielisku klientu apkalpošanu. Reģistrējies attālināti. Tas prasīs vien pāris minūtes, un tu saņemsi visus bankas pakalpojumus viena vieta savā mobilajā telefonā. Tev nebūs jāgaida, kamēr maksājumu karti saņemsi pastkastītē. Aktivizē to lietotnē un veic pirkumus internetā vai veikalā ar Apple un Google Pay uzreiz pēc reģistrēšanās. Pie tām tavi maksājumu kartes pirkumi būs apdrošināti. Uzkrājumu pārvaldība trešajā pensiju līmenī vai privātajās īstermiņa un ilgtermiņa krājkasēs būs lielisks papildinājums, kas ļaus efektīvāk pārvaldīt ikdienas naudas plūsmu, iekrāt sen iecerētam ceļojumam, kā arī ērtāk uzkrāt savai nākotnei. Turklāt mēs rūpēsimies, lai saņem iespējami labākās procentu likmes, un kā jau pie Indexo ierasts, vienmēr zinās, par ko un cik maksā. Aizdevumu saņemšana, kas citu banku lietotnēs būtu sarežģīta, laikietilpīga un pat neiespējama, Indexo lietotnē būs pieejama vien pāris minūšu laikā. Esam padomājuši arī par ģimenēm. Mēs palīdzēsim tev un taviem bērniem spērt pirmos soļus ceļā uz finanšu pratību. Bērniem piedāvājot ne tikai kontus un kartes, bet arī integrējot dažādus spēļu elementus, lai veicinātu interaktīvākas finanšu attiecības starp vecākiem un bērniem. Kā banka, Indexo atbildīs augstākajiem finanšu nozares drošības standartiem, un visi tavi noguldījumi būs aizsargāti atbilstoši Latvijas noguldījumu garantiju fonda regulējumam. Indexo banka ir gandrīz gatava. Spērsim vēl pēdējo soli kopā. Ieguldi un piedalies bankas dibināšanā. Indexo par labāku finanšu vidi Latvijā.